tūlītās jau sākās pasaules čempionātā. Pirmais posms Barcelonā, kādas sajūtas. Pēc sajūtas, ka kāds būtu vada Reibals Kurbuls un uz laiku iež viņu uz riņķi, visu laiku tauriņtiņu. Un tiešām uztraukums varētu būt lielāks nekā parasti, jo jauna mašīna, jauna komanda, 4 rūpnīcas un kopā 18 braucēju starta. Varētu teikt, ka tāds ļoti pozitīvs noskaņojums, jo tūlītās beidzot sāksies tā sezona. Plus vēl pagājušajā gadā ir diezgan labas atmiņas no tieši šī posma. Barcelona ir pirmkārt jau diezgan labas atmiņas no pagājušā gada, kad izcīnīja šeit 4. vietu. Jā, trase ir ļoti, varētu teikt, ka ātri, tajā pašā laikā lēnie pagriezieni, kur mums seko diezgan lielas taisnes. Atkal jāapbrīnizēs ļoti liels tramplīns, ļoti tehniska trase un interesanti. Tā kā vēl viena lieta, kas varētu būt, ka mums padarīs vēl interesantāks cīņas sestdienā to, kad sola lieta. Un atcerēties pagājušajā gadā, kad tika nolaistīta trase pirms 4. kvalifikācijas, tad bija ļoti slidena grants daļa, kad principā bez saķeres un viss ļoti slidenājās. Šobrīd ļoti grūti prognozēt, kas kurā vietā būs, bet viennozīmīgi Volkswagen rūpnīcas atbalsts ar Pēteru Solbergu un Kristofersonu būs ļoti spēcīga komanda. Es pats Peugeot, Audi un Fords arī padarīs ļoti lielu darbu starpsezonā. Mēs arī neesam gulējuši. Tā kā domāju, ka visi būs diezgan konkurētspējīgi un tie laiki būs diezgan blīvi.